Labdien! Mani sauc Ieva Ekmane, un šodien es jums hobiju domnīcā parādīšu, kā jūs paši varat sagatavoties svētkiem. Tātad, kas jums ir nepieciešams, lai uztaisītu advents vainagu savos mājas apstākļos? Nepieciešama tāda pamatnīte, tā var būt no salmiem, no zariem, no tā, kas jums ir pieejams. Tad, protams, ir nepieciešamas sveces. Šoreiz es izvēlējos šādas tumšas, man tā gribējās. Un tad ir nepieciešams tas, ar ko jūs dekorēsiet. Noteikti var izmantot arī dažādas zaļumus, kā es esmu šeit mežā savākus, un tad dažādas dekorus, ar ko pēc tam vainagu papildināt. Vēlos veidot mazliet netradicionālu vainagu un izmantošu arī auduma lentas, nevis tikai zaļumus par pamatni. Un tādēļ arī ar to es sākšu, ka daļu no vainaga es notīšu ar atlasa lentu. Tātad, lai piestiprinātu šo atlasa lentas, izmantošu karsto līmi. Piefiksēju pie vainaga un sāku lentu vienkārši tīrt vainagam uz riņķi. Auduma lentu var izmantot jebkādu, kāda jums ir mājās, vai jebkādu krāsu, kas jums patīk vai iedarēsies interjerā, un notiniet tik daudz, cik jūs vēlaties. Un tāpat piefiksējiet lentes beigu daļu. Paturpināšu es ar baltas krāsas lentu. Un daram tāpat. Tinam lentu diezgan stingri. Tālāk mēs turpināsim ar zaļumiem. Tātad esmu mežā salasījusi gan skujas, gan dārzā tūjas. Esmu nedaudz apgriezus. Tā kā to visu var izmantot, veidojot advents vainagu. Tas, kas jums ir pa rokai. Būs nepieciešama tāda mīksta drātiņa. Vislabāk ir strādāt ar tādu smalkāku, jo tad viņu vieglāk izlocīt, nav grūti. Liekam zaļumiņus tā, kā paši vēlamies. Ņemam drātiņu un pietinam. Un tā uz riņķi. Esam tikuši tik tālu, kad mums ir ar zaļumiņu noklāta vainaga daļa un ar atlasa lentu. Un tagad es pielikšu dažus akcentus un sveces, un mēs jau ejam uz tādu nobeigumu. Esmu izvēlējusies tumšas sveces, tādēļ vēlos arī kaut kādus likt vēl te akcentus mazliet. Un tos es tad kārtošu vienā sānā, veidojot tādu masīvāku akcenta daļu. Varam pagriezt tā, kā mums patīk. Un turpinu to pašu zaļumu virzienu. Tādu pašu es likšu arī uz otru pusīti. Tā, šeit mums vajadzētu kaut kādu akcenta daļu. Tātad es likšu klāt izkaltētu laimu. Vienkārši uzspiežam karsto līmi vietā, kur mēs to vēlamies. Un iesēdinam to laimu. Es viņu gribu šeit. Mēs noteikti varam aplūkot vainagu, paskatīties, vai mums šķiet tas gatavs vai kaut kas vēl pietrūkst. Man negribas viņu taisīt pārāk smagnēti, tāpēc es domāju, ka es šobrīd beigšu. Ērts veids, kā glabāt adventas vainagu, ir izmantot parasto kūku turētāju. Tātad adventas vainagu liekam virsū. Tas optiski viņu padara tādu vieglāku, viņš nav tik smagnējs, viņš tā kā tiek atrauts no galda. Un sveces šajā gadījumā es likšu vidū. Protams, var arī likt uz paša adventas vainaga, bet es vēlos tās likt vidū. Arī trauks pasargā galdu un galdautu, ja nu gadījumā sveķi notek. Un es novēlu jums šo adventas laiku patiešām gaišu, mierpilnu un ļoti ģimenisku.